Vientulību 21. gadsimtā var salīdzināt ar kolas dzeršanu. Tu it kā to dzer, lai remdinātu slāpes, un garša ir patīkama, bet pēc tam tev vēl vairāk slāpst. Tāpat ir ar sociālajiem tīkliem. Jo vairāk tajos patērē laiku, jo vairāk tev slāpst pēc patiesas saskarsmes. Tas ir tāpat kā skatīties uz glaunu mīlestību caur stīklu. Tu redzi to bagātīgi klāto galdu, bet nevar tam pieskarties. Tā ir kāda cita cilvēka dzīve, un tev rodas vajadzība pēc tā, ko kāds cits piedzīvo. Rodas sajūta, ka tu palaidi kaut ko garām. Ēdiens šķiet kārdinošs, bet skatoties uz to, tavs izsalkums tikai palielinās. Skrolēšana vien šķietami piepilda tavu laiku, bet patiesībā iztukšo tavu sirdi. Kā jums šķiet, vai sociālajie tīkli var radīt vientulības sajūtu cilvēkiem? Protams. Okay. Pamatojiet, kāpēc? Es varbūt tā pamatot nevarētu, bet es uzskatu, ka varētu būt tā, ka sociālajie tīkli kaut kā iespaido uz cilvēku to, ka viņš var justies vientuļš. Piemēram, es nezinu, tā kā mēs esam sociāli cilvēki, mēs tā kā tiekamies visi. Manuprāt, sociālajie tīkli ir drīzāk uzskatīti tieši priekš tiem vientuļiem cilvēkiem, jo viņi nevar tā kā socializēties starp cilvēku kopienu. Man tā vismaz liekas. Viņi meklē savu draugus kaut kādos sociālajos tīklos, man tā liekas. Tieši, ka mēs tik daudz salīdzinām kā visiem cilvēkiem, cik amazing dzīve. Un es pats biju attiecībās ar vienu social influenceru, kuriem ļoti daudz sekotāji. Un es redzēju, kādu viņu dzīvi redz, kā publika redz viņas dzīvi un kāda actually viņas dzīve ir. Jā, daudzais tās citādāk. Kā viņas enerģētiskais līmenis ir īstajā dzīvē, pret kā viņa kamerā. Vai sociālajie tīkli ietekmē to vientulības sajūtu? Es domāju, ka jā, bet tas jau viss ir atkarīgs no paša cilvēka. Ir cilvēki, kuri ir gatavi, cilvēks iet ar viņu mierīgi varētu sākt sarunu un man nekāda problēma nebūtu. Ir cilvēki, kuri sakautrētās, vienkārši pieiet pie kādu nepazīstamu cilvēku un sākt viņu runāties, tāpēc viņi veido kaut kādu, komunu sociālajos tīklos. Vai jūs paši esat izjutuši vientulības sajūtu? Jā. Un tā noteikti nav patīkama, vai ne? Jautājums, kā jūs cīnaties pret to? Varbūt aiziet, es nezinu, pasportot vai kā svaru zāli, varbūt, es nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Jā, līdzīgi arī es skriet parasti uz mežu. Varbūt tagad pasportoju uz zāli, bet iepriekš es gāju vienkārši pastaigās pilsētēs pats ar austījām un mūziku. Man tas diezgan palīdzēja. O jā. Ir bijuši, jā? Ir bijuši tādi periodi, kur es dzīvoju Stokholmā, man šī ir vienkārši tik daudz sociāli. Tu dzīvo tik aktīvu dzīvesveidu un tu vinnē un tik ļoti labu enerģiju uzbūvē savā ķermenī. Un tad tu aizbrauc uz mājas, uz laukiem, kur ir suburbia energy, so to say. Un tu apstājies un tas crasho. Un man tev depresija sākās. Un ja tu nemāki sadzīvot ar tām emocijām, ja tu nemāki ja tu nesaproti, kas tev notiekās, tad tas ļoti bīstami tā dzīvot. Varbūt es nevarētu pamatot kādu un kāpēc, bet varbūt ir bijis tāda sajūta. Bet tagad vairs nezinu. Es visu laiku tiekos ar cilvēkiem. Es mēģinu kaut ko arī jaunu, iegūt no tiem cilvēkiem. Jo vairāk cilvēkus tu iepazīsti, jo vairāk zināšanas tu iegūst. Katrs cilvēks var būt gudrāks par to iepriekšēju, kur tev esi iepazinis. Tu iegūsti jaunas zināšanas tādā veidā. Kas, ir ieteikums, vai kāds pats esi ticis prom no tās vientulības sajūtas? Non-resistance and acceptance. Katru reizi, kad tu jūties vientuļš, tev ir tāda lieta, kad, piemēram, ir realitāte, ka, piemēram, pagājušajā nedēļā jūtos labi, vai ne? Šodien kaut kas mainījies. Realitāte vairāk nav laba, un tu pretojies faktam, kad realitāte mainījās, un ka viņa vairāk nav laba. Un kad tu kā labelu uzliec. Tad īstenībā katra emocija ir amazing. Es šodien nejūtos labi. Es šodien I don't mind. Nepretoties tam. Un tādā veidā tu vari iziet no tās. Sāk kaut ko darīt lietas labā. Es nezinu, varbūt man ir bijis tā vientulības sajūta, varbūt tā depresija ir bijis, bet depresija aizvietoja ar kaut kādu nodarbi uzreiz. Ir cilvēki, kas lasa grāmatas, ir cilvēki, kas iet ar nodarbojas ar sportu. Mēs nodarbojas ar sportu. Vai cilvēks pat ir radīts vientulībai? Vai būtu tā vientulības sajūta? Īsumā cilvēks ir sociāli būtne. Mēs esam alu cilvēkos radīti būt sociāli un dzīvot traibā. Un, ja tajā laikā, piemēram,
cilvēks kaut ko izdarīja ne tālu, vai ne? Viņš tikai izraidīts, un tajā laikā tas nozīmē nāvi. Un mēs vientulību izjūtam tā kā uzbrukumu mums īstenībā. Ir tādi brīži, kad gribētu būt vienam, tā kā, bet, nē, man liekas, tā kā vajag cilvēks vienkārši. Ceļš uz ilgu periodu baigi tā. Man liekas, kā kuram cilvēkam. Varbūt dažiem ļoti patīk vienam pašam. Man pievisam nē, bet esmu redzējis. Īstenībā cilvēkam nevajadzētu sajusties vienam, pat ja viņš ir viens pats, tā kā un nav apkārt neviena cilvēka, bet ka viņš var paļauties uz kādu vēl kaut ko vairāk. Kā jums šķiet, kas ir tas vairāk? Es nezinu, kāds vienkārši tūs cilvēks, kas tev palīdz izprast, es nezinu to, tā situāciju, kas tev traucē, varbūt tā kā... Varbūt mentāli palīdzēt. Man vismaz ir tā, ka es jau zinu, ka kaut kurš mani gaida, teiksim, mājās, piemēram, ģimene tam līdzīgi. Tad es nejūtos vienkārši, kaut kā esmu viens pats kaut kur ārā. Dodas mājām vairāk. Ok. Kāds cits saka, ka tas ir Dievs radītājs, kas radīs cilvēku? Kā jums šķiet? Vai pie viņa arī var meklēt kādu atbildi un mierinājumu, teiksim, grūtā zemā punktā? Tā jau ir, manuprāt, ticība kaut kāda. Ir cilvēki, kas tic Dievam pieejams. Ir cilvēki, es nezinu, tik sīki gan es nevarētu pateikt. Nezinu, ir tā ticība, ir tas Dievs, jā, pieejams. Kāds tic kaut kam vairākam. Es nezinu, Es nevarētu tā, varbūt tās, kā tur tie ticīgie, katru vakaru tur lūgt Dievu, prasīt tur pēc palīdzības, tā, bet kaut kam tādam es, protams, ticu, varbūt ne tik dziļi kā citi. Okay. Par ko mēs runājam? Mēs runājam par reliģiju vai mēs runājam par spirituality? Daudz cilvēki tic, ka ir gan ļauni gari, gan arī labi, vai ne? Okay. Vairāk laikam gribētos parunāt par Dievu, kurš radīs cilvēku. Kad daudz bieži vien vērts domāt, ka Dievs radīs pasauli, vai ne? Kā tu uz to raugies? Vai tā varētu būt, vai tā nevarētu? Es raugos, ka ir kaut kāds radītājs, bet tas nav Dievs. Un, piemēram, Dievs ir cilvēka vārds. Dievs ir cilvēka izdomāts vārds. Un Bībele arī tā kā cilvēku uzrakstīts vārds. Man liekas, ir tāda lieta it kā radītājs, kurš radīs tā kā gaismu, tur vibrācijas, gravitāciju un tādas lietas. Un viņš ir tā kā ārpus tās. Teiksim, ja mēs paskatāmies kādu no tām ēkām, tas būtu muļķīgi, ja jums mēģinātu ieskatāt, ka viņa pati sevi uztaisīja. Parks jau arī pats no sevis tāpat tās neparādījās. Viņš ir gadiem sāk augt. Tāpēc liekas muļķīgi, ka cilvēki bieži vien saka, ka no nekā radās viss. Un tas liek domāt, ka ir kaut kas vairāk, ir kāds radītājs. Līdzīgi kā ēkām, vai līdzīgi kā glaznām, ka ir kāds glaznotājs, kas viņus uzglazno pārādām. Tu esi no draudzes, pareizi? Jā, es gāju draudzē. Un tie cilvēki, kas tev tur apkārt ir, viņi tev palīdzēja tā kā pacelties. Kaut kā savā ziņā, kaut kā tev palīdzēja. Draugi, izveidot draudzības. Nevienmēr tas komuns, ko tu iepazīsti pa jaunam, tur jauns cilvēks, nevienmēr viņi tev var palīdzēt pacelties. Es mēģinu, tā kā man ir daudz cilvēku, ko tur varētu, viņiem palīdzību pajautāt, bet ne viss man taču palīdzēs, bet viss pazīstas no šitādiem. Un nevienmēr kaut cilvēku loks tev varēs palīdzēt pacelties. Es vienmēr mēģinu arī, ja es zinu, ka man nav uz ko paļauties, es pats mēģināšu pacelties pareizi. Man nav ne uz vienu jācel. Visu, ko tu dzīvē esi dabūjis pirms to depresiju, tu jau pats līdīsi no viņas ārā. Tu dzīvē kaut kas kritis, tu pats mēģināsi celties atkal. Viss ir atkarīgs tikai no tevis. Tas nav tā, ka tu tur iepazīsti par to cilvēku, socializējies vai ir tā depresija. Viss tikai no tevis ir atkarīgs. Jā, bet vienkārši šī arī var būt sava veida lepnība. Kad cilvēks saka, ka es pats, bet patiesībā ļoti daudz lietas Dievs dāvā cilvēkam, ko mēs ar savu prātu neapzināmies. Atkal, vai ne? Tu domā par Dievu, tāpēc, ka viņš tev palīdzēja pacelties. Es savā ziņā uzskatu to, ka es pats mēģinu pacelties. Man nepalīdz tur neviens pa labi, pa kreisi, kaut kādas ziņas, tur, padomas dod. Es visu cenšos pats. Ja arī par to grāmatu sāku lasīt, es pats viņu taču lasu pareizi. Man taču Dievs nesaka, ko man tur lasīt. Dievs tā ir vienkārši metafora. Katra izvēle, vai tu tici tā metaforai, ka Dievs ir eksistējis, ka viņš tur ir, mūsu katru otru radījis. Vai atkal kaut kādas citas metaforas, ka tur kaut kādas savā ziņā citā veidā ir radījusies tā planēta un paši mēs esam radījušies kaut kā. Es arī ticu, kas Bībelē ir rakstīts, jo tie aicinājumi, ko Dievs ir devis, patiesībā ir ļoti loģiski. Un kam tieši tici, kad Dievs ir rakstījis Bībelē? No kurienes Bībelē radījušies? Ielikt cilvēki dažādi. Jo vairāk cilvēki jau ir sarakstījuši. Tie paši apostoli, un, teiksim, mēs pastamies uz Mateja evaņģēliju, Marka evaņģēliju, Lukas, kas bija vairāk cilvēki,
tas evaņģēlijs sakrīt ar tiem notikumiem, ko Jēzus bija darījis. Nu, Jēzus laikā, kad viņš bija šeit uz zemes. Ka tās lietas sakrīt. Un tas liecina par to, ka, tad bija tāda lieta, kā Jēzus un viņa nākšana šeit uz pasaules. Kas notiek ar cilvēku pēc nāves? Nekas nav cekrāns. Nav cekrāns. Kāpēc šeit? Varbūt tev citādāk domas. Vēseli aiziet uz augšu. Uz augšu, okei. To jau nevar pierādīt. Tu tagad teiksi, varbūt tās atkal pretējo. Redz atkal katram savs viedoklis. Es pieņemsim uzskatu, ka viss tas kā spēlē. Vienkārši viss game over, nav cekrāns. Viņš pieņemsim, tur saka, ka vēseli uz augšu uzreiz pieņemsim. Tu tūlītās teiksi, ka mēs tūlītās visi tur aiziesim tur pie Dieva, tur augšā debesīs kaut kas sēdēsim pareizi. Nevarbūt tev savu kaut kāds cits viedoklis, protams. Kad viņš minēja vēseli kaut kas paliec. Vai ne? Citā ķermenī uzreiz ieiet. Kas tev vai tā domā? Tāpēc ne, mums pieņemsim. Tu ir bērns, pieņemsim, es tad tūlītās kāds atstiepš. Man vēseli, tā kā viņš pieminēja, tur kaut kā aizies. Es neuzskatu, ka viņi tur aizies pie Dieva. Viņi citā ķermenī vienkārši ieies. Mana miesa paliks tur zemē. Man ir vēseli kaut kā ceļos tālāk citos cilvēkos. Es pats nāku no kristiešu ģimenes, bet es izvēlējos savu ceļu, jo man mēģināja man ļoti nepatikās, ka man bija jāiet uz baznīcu. Bija baigais spiediens. Es tieši gribēju jautāt, tev bija tā sajūta, ka tev uzspiedīja. Exactly, kad bija tā, kad vienkārši mācītājs, viņš deva roku, un piemēram, dod roku, kā tu kristīsies, un kā rausīja mazs puisi, kā surrender. Jā, sapratu. Tad vienkārši, you have no choice. Tā kā Jēzus un Dievs ir tā kā the ultimate truth, bet es izvēlējos, es pats atradīšu savu patiesību ārpus pasaules, nevis tā kā, un tu vari būt tā kā labs cilvēks, un tu vari ievērot uz pašas 10 baušļus, bet ar saviem noteikumiem. Un, piemēram, karma tā kā apvieno visus 10 baušļus īstenībā. Tā kā nedari slikti, un slikti nāks tev, lai dari to, kā tu gribētu, lai citi darītu tev. Un tie īstenībā visi tie, zem tā var apvienot visos 10 baušļus, tad jānest. Jautājums tev, vai tu zini, no kurienes nāk karma? Šī ideja. Man liekas, jā, bet es baidos samalot no hinduismu vai no hinduismu īstenībā tā ideja nāk. Viņam patīk tā karmas ideja, tāpēc, ka viņi pārdzimst. Viņi uzskata, ka viņi pārdzimst. Tā kā, Kāpēc es domāju, ka cilvēki nepārdzimst? Kad man bišķi nepatīk tas, ka ideja tāda, ka mēs nomirstam, mēs būsim pie Jēzus, mēs aiziesim pie Jēzus, visas ciešanās beigsies. Es, piemēram, ticu pagājušajām dzīvēm un nākušajām dzīvēm, jo man ir bijusi pieredze, kad esmu daudz strādājis ar emocijām un meditējis arī. Un vienā brīdī bija tā, ka es bišķi aizgāju no savu ķermiņu un tur bija jautājums tāds, ja tu neesi tavs ķermenis, tu neesi tavs prāts, tad kas tu esi? Man ir ļoti svarīgi saprast bieži vien, ka mēs ne tikai fizikas cilvēks, bet ir arī dvēsele, vai ne? Mēs piekrītam, ka mums ir emocijas, kā jau mēs pieskādamies cilvēks, ir priecīgs, vai kā, un tas ir iekšēji. Un to arī, protams, arī redzēt ārēji, ka cilvēks smēļ uz fiziskātiem. Bet kas vēl ir garīgi, vai ne? Tu iepriekš pieminēji garīgas lietas. Un tas, ko tu minēji, tā var būt. Tā var būt, ka cilvēks tur izies no ķermeņa vai kā, viņam ir tā sajūta, bet tas jau ir garīgi. Un, ja ir labas lietas, labas gars, tad ir ļauni gari. Jā. Piekrītam, ja? Piekrītam. Un vienkārši tas, ko Bībele arī runā, ka ir ļauni gari un ir tāda iespēja, ka cilvēks arī, viņam var būt tā sajūta, ka viņš iziet no savu ķermeni. Bet vai tas ir saskaņā ar Dieva vārdu? Vai tas ir labi kā tad šeit? Man liekas tā, ka paradīzu nelle ir šeit, nevis kaut kur. Ja, piemēram, tas, kā tu dzīvo savu dzīvi un kā tu skaties, katrs skatās uz dzīvi vai realitāti caur logu. Tas ir sava realitāte. Vispār kā tās suicidāls domas, mēs neesam radīti, lai, teiksim, mēs iet un pašnāvību taisīt, vai ne? Tas nav pareizi. Exactly, jā. Piekrīt, totāli piekrīt. Tas ir tas, ko tu teici, ka bieži vien ir cilvēkam, ka viņi var būt tik zemā punktā, ka viņam beigās ir šīs suicidālās domas, kā tu teici. Bet tas jau atkal ir garš kaut kāds ļauns, kas cilvēkam liek to domāt, ka viņam ir jāuztais pašnāvību. Ja mēs, teiksim, pieskādamies tur iepriekš teikt 10 baušļu tā, jo kā vispārībā esencē viņi jau diezgan loģiski un liekas, ka ir labi, teiksim. Neizsaka kaut kādas lietas, teiksim, nemelot. Es nesaku neko sliktu par šiem baušļiem, piemēram, bet man nepatīk tas, ka to tā kā uzspiež un that's the ultimate truth. Un kā jums šķiet, kas notiek pēc nāves, teiksim, cilvēku? Tas ir, varbūt, kaut kādas atmiņas vai... Visi saka, ka labāk vieta tādēļ domāt.
Es nezinu īsti. Manuprāt, vienkārši neko nejūt, vienkārši neeksistē vairs. Pilnībā neesi un viss, nav ko domāt, redzēt. Vienkārši nebūs visu. Un tad kā jums šķiet? Kur nonāk, teiksim, tādi labie cilvēki, ja mēs tādiem teikt, un kur sliktie? Jūs varbūt esat dzirdējuši vai multinēs, vai kur, vai neredzēts par debesīm un elli. Un kur cilvēks nonāk? Kas viņam jādara, lai viņš nonāk debesīs, kā jums šķiet? Viņam pēc iespējas mazāk vajag grēkot. Sliktās lietas. Man tā liekas, varbūt, daudz saka, kā sauc? Heaven, kāda Latvijas? Debesis un elle, ja domā? Debesis un elle, man tā liekas, visi cilvēki vienā pašā vietā. Visi nonāks vienā vietā? Jā. Manuprāt, tā arī. Ok. Tu diezgan pareizi domā, jo patiesībā visi mēs esam pelnījuši elle. Tāpēc, ka visi mēs esam kļūdījušies, tā kā jūs iepriekš minēju. Ja mēs pastamies, teiksim, ja jūs ieliktu jūs testā, vai jūs esat labs cilvēks, visdrīzāk, varbūt jūs teikt, ka jā. Bet patiesībā nē, jo jūs esat pārkāpuši Dieva morālo likumu, kas ir visaugstākais standarts, kādu viņš devis. Un pēc viņa likuma mēs visi ejam patiesībā uz pazušanu. Un tas ir tas, ko mēs darām, tāpēc mēs arī dalāmies un vēlamies arī to parādīt, teiksim, citiem jauniešiem un cilvēkiem, lai cilvēki aizdomājas vairāk par to garīgo perspektīvu. Jo mēs nezinām, kurā brīdī cilvēka dzīve var beigties. Kāpēc ir tik svarīgi uzticēties Jēzum, kāpēc es pieminēju? Jo Bībelē ir teikts, kas uzticās viņam, kas atzīst viņu par Jēzu Kristu kā kungu, kā glābēju, tas taps brīvs. Kāpēc tieši Jēzus? Kāpēc, teiksim, neviens cits? Tāpēc, ka Jēzus bija perfekts, viņš bija Dieva sūtīts dēls. Varbūt to jūs dzirdējuši, vai ne? Tas, ko viņš izdarīja, pat cik viņš bija perfekts un nebija pārkāpis šo morālo likumu, šos 10 baušus, viņš nomira pie krusta mūsu grēku dēļ. Respektīvi uzņēmās uz sevi šīs vainas.